Trešā nodaļa – ielūgums. Kad Harijs ieradās virtuvē, visi trīs dēšļi jau sēdēja pie galda. Viņam ienākot un apsēžoties, neviens pat nepaskatījās, nemaz nerunājot par labu rītu. Tēvoča Vernona platā sarkanā seja slēpās aiz lielākās rīta avīzes, bet Petūnijas tante savilkusi lūpas pēc dzirdziskajiem zobiem grieza gabaliņos greipfrūtu. Dūdijs izskatījās dusmīgs un pagalam neapmierināts ar dzīvi. Šķita, ka šorīt viņš aizņem vēl vairāk vietas nekā parasti, bet tas kaut ko nozīmēja, jo arī parasti viņš viens pats aizņēma visu kvadrātveidu galda malu. Kad Petūnijas tante ar vārdiem labu es gribu mīļo Dūdī nolika uz dēla šķīvja ceturdaļu nesadalīta greipfrūta, drūšīgais puika pasties uz māti ar iznīcinošu skatienu. Kopš vasaras brīvdienu sākuma, kad vecāki ieraudzīja atzīmes, viņa liecībā dzīve bija kļuvusi neciešama. Tēvocis Vernons un Petūnijas tante gan atkal pamanījās atrast atrunas, lai attaisnot sliktās atzīmes. Petūnijas tante turpināja skandināt, ka Dūdijs esot ļoti talantīgs zēns, kuru skolotāji nesaprotot. Tēvocis Vernons uzstāja, ka viņš gan nevēloties, lai dēls uzaug par mazu memīti zubrītāju. Aizrādījumiem, ka Dūdijs terorizē skolas biedrus, vecāki pārslīdē pāri, it kā tas nekas īpašs nebūtu. Tiesa, puišelis ir dzīvīlīgs, taču viņš pat mušai nenodarītu pāri. Asarām acīs komentēja Petūnijas tante, tomēr liecības beigās bija pāris trāpīgu skolas medmāsu rakstītu frāžu, kuras nespēja ignorēt pat tēvocis Vernons un Petūnijas tante. Lai kā Petūnijas tante gaudās, ka Dūdiem esot liela kaula, ka lielais svars tikai tādu bērnu apaļumu vien esot, un ka dēlam ka augošam bērnam esot nepieciešams pietiekami daudz ēdiena, fakts palika fakts. Skolas forma ražotāji ziņoja, ka Dūdiem gan lielu golfa bikšu viņu krājumos nesot. Skolas medmāsa bija ievērojusi, ka to, ko Petūnijas tantes skatiens, kas bija tik manīgs, ka varēja ieraudzīt pirkstu nospiedumus uz virtuves spodriem sienām, vai vērot tuvāku un tālāku kaimiņu ikdienas gaitas, atteicās atzīt. Proti to, ka Dūdiem papildu kalorijas noteikti nebūtu vajadzīgas, jo viņš jau sasniedzis jauna zobenvaļa apmērus un svaru. Un tad, pēc neskaitāmas spītēšanās lēkmēm, pēc strīdiem, kas tricināja Hariju guļamistabas grīdu un veselas asaru jūras, ko izlēja Petūnijas tante, mājā sāka valdīt jauna kārtība. Pie leduskapja pielīmējas Smelstingas skolas medmās atsūtītās diētas norādījums, bet no paša leduskapja iztukšoja visas Dūdī iecienītās ēdamlietas. Gāzātās limonādes un kūkas, šokolādes batoniņu un burgerus. Šo gardumu vietā parādījās augļi, dārzeņi un citi produkti, ko tēvocis īsuma labad sauca par trušu barību. Lai Dūdijs tik ļoti nepārdzīvot, Petūnijas tante uzstāja, ka arī pārējiem ģimenes locekļiem jāievēro diēti. Nu viņa pasniedza greipfrūtu Harijam. Zēns pamanīja, ka viņa ceturdaļa ir krietni mazāk par Dūdiju ceturdaļu. Šķiet, Petūnijas tante uzskatīja, ka Dūdija garstāvok varētu uzlot apziņu, ka viņš vismaz dabū vairāk ēdamā nekā Harijs. Taču Petūnijas tante nezināja, ka slēpjas zem vaļīgajiem grīdas dēļiem Harija guļamistabā. Viņai neprātā nenāca, ka Harijs diētu nemaz neievēro, jo brīdī, kad zēns noprat, no kuras puses pūš vējš, un ka viņam neiespējams nāksies visu vasaru pārtiku no burkāniem, viņš ar Hedvigus teikšus nosūtīja palīgā saucienu saviem draugiem, un draugi atsaucās, lai neteiktu vairāk. No Hermionas Hedvigi parādījās ar pamatīgu kārbu, kas bija pilna ar bezcukuru našķiem. Hermionas vecāki bija zobārsti. Hagrids tūkārus mežģiņas sarūpēja veselu mājas ar pašceptām smilšu kūkām. Šīs Harijs vēl nebija nogaršojis. Hagrid pavārmākslē draugu lokā nezin kādēļ nebija īpaši laba slava. Vīzlī kundze ar ģimenes pūci. Erola atsūtīja tik lielu augļu kūku, līdz ar veselu lērumu pierādziņu, ka nebija sevi vecišķajai un pavārīgiem Erolam vajadzēja vesels 5 dienas, lai atkoptos no pārpūles. Turklāt dzimšanas dienā, ko dēšļi vispār neatcerējās, Harijs saņēma vēl 4 lieliskas tortes. Pa vienai no Rona, Hermionas, Hagrida un Siriusa. 2 no šīm tortēm Harijs vēl nebija sācis ēst, tāpēc nevilkdams laiku līdz īstajām brokastīm Harijs bez steigas un kurnēšanā sāka knibināt savu greipfrūtu. Tēvocis Vernons nosprausojās. Viņš laikam bija izlasījis ko tādu, pret ko izturējās noraidoši. Nolaida avīzi un paskatījās uz savu greipfrūtu daru. Vai tas ir viss? Viņš ērcīgi vaicā Petūnijas tantei. Petūnijas tante uzmet vīram barugu skatienu, tad zīmīgi pamāja uz Dūdī pusi. Dēls jau sen bija notiesājis ceturdaļu un tagad ar varonu skābi izteiksmi mazējās. Sīvēn atšķelēs vēroja Harija auga. Tēvocis Vernons nobojās tik smagi, ka lielās spurainās ūsas nošūpojās vien un pacēla karoti. Pie durīm zvanīja. Tēvocis Vernons izrausās no krēsla un devās uz priekšnamu.
kamēr māte cilādam teikani pagriez galda muguru. Dūdijs izmanīgi nošķiep no tēva šķīvi atlikušo greipfrūtu. Harijs dzirdēja, kā pie durvīm kāds sarunājas, atskanēja smiekli, tad kaut ko pieklājīgi noteica tēvots Vernons, tad durvis aizvērās un no priekšam atskanēja papīra plēšanas skaņa. Petunijas tante nolika tēkanu uz galdu un sāka snaiksīties ap durvīm. Mēģinājām saprast, kur palicis tēvots Vernons. Ilgi gan gaidīt viņai nenācās, apmēram pēc minūtes viņas vīrs atgriezās, viņš izskatījās pārskarties līdz navē. Tu! Viņš uzrēja Harijam. Nāc uz viesistabu! Tūlīt pat! Apjusis nevarēdam saprast, ko viņš tagad sastrādājas, Harijs piecēlas un sekodams tēvocim Vernonam no virtuves iegāja blakus telpā. Tēvots Vernons ar blīkšķi izvēra durvis un zēnam aiz muguras. Tā! Noteica tēvots Vernons aizsoļoties pie kamīna un pagriezamies pret Hariju tā, it kā taisītos paziņot, ka zēns tiek apcietināts. Tā! Harijam niezēja mēli pārvaicāt. Ko tā? Taču viņam nelikās, ka tik agri no rīta vajadzētu pārbaudīt tēvošu Vernonu omu, īpaši tāpēc, ka trūcīgā maltīte to jau bija krietni bojājusi. Tā vietā Harijs savilka sevi pieklājību ziņkārs izteiksmē. Tikko pienāca šī te, noteica Vernons. Viņš novilcināja gaisā violeta rakstām papīra loksni. Vēstule par tevi. Harijs ziņkār auga augumā. Kurš gan rakstīt par viņu tēvocim Vernonam? Un kurš gan viņa paziņot varētu sūtīt vēstuli, izmantojot pastnieku? Tēvots Vernons veltīja Harijam vēl vienu iznīcinošu skatienu, tad pasties uz āstu un sāka skaļi lasīt. Sveicināti, Dērslī kungs un kundze! Mūs gan neviens nav iepazīstinājis, tomēr esmu pārliecināta, ka Harijs jums ir daudz stāstījis par manu dēlu Ronu. Iespējams, Harijs jums jau ir minējis, ka nākamajā pirmdienā notiek pasaules kausa izcīņa Kalambolā, un manam vīram Artūram caur kolēģiem maģisko spēļu un sporta veidu nodaļā izdevies iegādāties ļoti labas biļetes uz šo spēli. Es ceru, ka jūs ļausiet mums aizvest Hariju uz šo spēli, jo tā ir vienreizēja iespēja. Kausa izcīņa Lielbritānijā nav notikusi jau 13 gadu, un biļetes ir milzīgs retums. Protams, mēs parūpētos par Hariju atlikušo vasaras brīvdienu daļā un pavadītu uz vilcienu, kas aizdīs viņu uz skolu. Būtu ļoti labi, ja Harijs varētu nosūtīt jūsu atbildi pēc iespējas ātrāk. Normālajā veidā, jo vien tieši pastinieks nekad nav nesis vēstules uz mūsu māju, un es neesmu droša, ka viņš zina, kur īsti tā atrodas. Cerot drīzumā satikt Hariju, jūsu Molly Weasley. PS. Ceru, ka esmu uzlīmējusi uz aploksnes pietiekami daudz marku. Tēvotis Vernons beidza lasīt, iebāza roku iekškabatā un izvilka no tās vēl kaut ko. Paskaties uz šo te! Viņš noņurdēja. Viņš pacēla aploksnes, kur bija pienākusi Weasley kundzes vēstuli, un Harijs tikko novaldīja spieklis. Aploksnes no vienas vietas klāja markas. Brīz bija palicis tikai mazītiņš laukumiņš priekšpusē, kur Weasley kundze bija sīkā rokrakstā iespēdus Dērslī adresi. Tad jau viņa uzlīmējas pietiekam daudz marku, sacīja Harijs mēģinādams izdzis, ka šāda kļūma var gadīties kuram katram. Tēvoča acis neganti notbēja. Pasnieks to pamanīja. Viņš izspied caur sakostiem zobiem. Par visām varītēm gribēja zināt, no kurienes gan tāda vēstule pienākusi, tāpēc piezinīja pie durvīm, izties, ka viņam tā liekas smieklīgi. Harijs neko neteica. Cits cilvēks iespējams nesaprast, kāpēc tēvots senāts tā uztrauc par dažām liekām markām uz vēstules, taču Harijs bija nodzīvojis pie Dērsliem pietiekami ilgi, lai zinātu, cik nervozi viņu auģu vecāki izturs pret visu, kas kaut nedaudz atšķirs no normas. Visbriesmīgākā viņiem likās iespēja, ka varētu nākt gaismā viņu saistība, lai cik netieša, ar tādiem cilvēkiem kā Weasley kundze. Tēvotis Vernons vēl aizvien blēns uz Hariju, bet zēns tikmēr centās saglabāt sejā pēc iespējas nevainīgu izteiksmi. Ja viņš neizdarīs vai nepieteiks, ko muļķīgi, iespējams viņš piedzīvos vienu no jaukākajiem brīžiem dzīvē. Zēns gaidīja, ka tēvotis Vernons ko teiks, taču vīries tikai skatījās un skatījās. Harijs nolēma pārtraukt klusumu. Tātad, vai es varēšu braukt? Viņš jautāja. Tēvots Vernons platā sarkanā seja norausties vieglos krampjos. Ūsas likās īpaši spurains. Harijam šķiet, ka viņš nojauš kaut kas notika aiz šīm ūsām. Tur izcinājās grandioza kauja starp tēvoča Vernona diviem visdziļākajiem instinktiem. Ja viņš atļaut Harijam braukt, Harijs būtu laimīgs, un pret to tēvots Vernons bija sūra un grūti cīnījies 13 gadu. No otras puses, ja viņš ļautu Harijam nozust, āžadās pavadītu vasaras brīvdienas atlikumu pie Weasleyiem, un Divžoka iela atbrīvotos no šīs sērgas. Vesels 2 nedēļas ātrāk, nekā varēja cerēt, un tēvots Vernons labprātāk redzēja Hariju ejam nekā nākam. Lai iegūtu papildu laiku pārdomām, tēvots vēlreiz pasties uz Weasley kundzes vēstuli. Kas ir šī sieviete?
Viņš vaicāja ar nepatīk pētītnes parakstu. Jūs viņu redzējāt, paskaidroja Harijs. Viņa ir mana drauga Rona māma. Viņa sagaidīja Ronu pie skolas vilciena pagājušajā trimestra beigās. Viņam gandrīz izpirka pie cūkārta ekspreša, bet tas noteikti būtu pasliktinājis tēvoča garstāvokli. Dērslī mājā Harijs skolas vārdu nekad skaļi nenosauc. Tēvots Vernons saliepa savu milzīgo seju, kā viņš pūlētos atcerēties kaut ko īpaši nepatīkamu. Tas depīgais sievišķis, viņš beidzot noņudēja. Vesels bārs ar bērnu, ar rudiem matiem. Harijs sarauc pieru, viņam šķita, ka lietodams vārdu depīgs, lai raksturotu kāda cilvēka miesas būvu, tēvots Vernons mazliet šāva pār strīpu, jo paša dēls Dūdijs nu pat bija panācis to, pēc kā tiesās kopš 3 gadu vecuma, proti tagad neviens vairs nevarēja noliekt, ka Dūdija platums pārsniedz viņu garumu. Tēvots Vernons atkal inspicēja vēstuli. Kalambols, viņš tikko dzirdam nomurminā. Kalambols, kas tās vēl par blēņām? Harija pāršālci jau otrais īgnuma vilnis. Tā ir sporta spēle, viņš strup paskaidroja, ko spēlē uz slotas. Skaidrs, tēvots Vernons skaļi pārtrauc zēnu. Harijs ar zināmu gandarījumu redzēja, ka tēvots sāk pārņemt viegla panika, acīm redzot Vernona. Dērslī nervī nespēja izturēt to, kā skanēja vārds slotas kāds. Viņa viesistabā tēvots vēlreiz meklēja glābiņu vēstules pētīšanā. Harijs manīja, kā lūpas zem ūsām veido vārdus, nosūtot jūsu atbildi pēc iespējas ātrāk, normālajā veidā, tēvots saviebies. Ko viņa domā normālajā veidā, viņš izgrūda? Mums normālajā atbildēja Harijs, un pirms tēvots pagumu viņu pārtrauk piebilda ar pūču pastu. Tas ir normāli burviem. Tēvots Vernons izskaties kā pārskaties, it kā Harijs tikko būtu izkliedzis kādu pretīgu lamu vārdu. Drebēdams dusmās, tēvots uzmet tramīgu skatienu logam, it kā baidījis, ka ieraudzies tur vismaz dažus kaimiņus, kur piespiedu šaus pie grūts, noklausās šo sarunu. Cik reižu man tev jāatkārto, lai tu zem šī jumta nepiemini savas nenormālības, tēvots nošņācās. Sejai pamazām pieņemot plūmi zilu nokrāsu. Tu nepateicīgais, te stāvis saģērbs petūnijas standus no manas sagādāties drānāt. Tikai kad Dūdijs tajās vairs neietilpa, ledēnā balsī noteica Harijs. Tiešām mugurā viņam bija milzonīgs svīters, kura piedurkļu zēnam nācās aplocīt reizes 5, lai spētu rīkoties ar rokām, turklāt svītera apakšmals sniedzās pāri maisiem līdzīgo džīns un ceļgajiem. Neuzdrauksties runāt ar mani tādā tonī, niknuma drebēdams iejaucās tēvots Vernons. Taču Harijs netaisies, ko tādu paciest. Pagātnē bija nogrimušas dienas, kad viņam nācās izpildīt visas muļķīgos Dērslī izgudrotos likumus. Zēns netaisies ievērot Dūdija diētu, un viņš netaisies pieļaut, ka tēvots Vernons liekt viņam vienreizējo iespēju pastīties pasaules kausa īstīņa kalambolā. Harijs dziļi ievilka elpu, mazliet nomierinājās un sacīja. Labi, jūs nelaižat mani uz pasaules kausu. Vai es drīkstu iet? Man jāpabeidz vēstuli Siriusam, manam krustāvam. Tā, tas nu bija paveikts. Burvi vārdi bija izskanējuši. Tagad varēja redzēt, kā violetā krāsa vietums pagaisa no tēvoča Vernona sejas. Nu viņa vaigs drīzāk atgādināja pavirši sajauktu upeņu saldējumu. Tu rakstīsi viņam vēstuli? Pārvaicāja tēvots Vernons uzspēlēti mierīgā balsī. Tomēr Harijs redzēja, kā pirmīt pēkšņās bēles sarās viņa acis zīlītēs. Jā gan, nevērīgi atbildēja Harijs. Pagājis jau kāds laiciņš, kopš neesmu viņam rakstījis, un ja viņš nesaņems vēstuli tuvākajās dienās, var gadīties, ka viņš sāk uztraukties, vai tik man nav noticis kas nelāks. Viņš apklus, lai pārvarētu kādu iespēju atstāt šī vārdi. Zēns ganīs spēja saskatīt, kā griežot zobratiņu zem tēvoča Vernona bieziem tumšiem kārtīgā celiņā pāršķirtajiem matiem, ja viņš mēģinātu aizliet Harijam rakstīt vēstuli Siriusam, varētu rasties aizdoms, ka pret Hariju slikti izturs. Ja viņš aizliet Harijam doties uz pasaules kausa izcīņu kalambolā, Harijs uzrakstītu par to Siriusam, un tad krustāvs zinātu, ka pret Hariju slikti izturs. Tēvotam Vernonam atlika tikai viens. Harijs vēroja, kā tēvoča prātā veidojas izšķirojošais lēmums. Sajūta bija tāda, it kā platā ūsām graznotā seja būtu caurspīdīga. Harijs pūlējās nesmaidīt, saglabāt savus vaipstos vienailzīgo izteiksmi, un tad, labi, lai nu tā būtu, tu vari taisīties uz to nolāpīto, uz to stulbo, kā to pasaules kausu tur sauca. Tikai neaizmirst uzrakstīt un pateikt tiem vīzliem, ka viņiem jāsavāc tevi. Man nav tik daudz laika, lai vadātu tev pa visu pasauli. Un tu drīksti palikt pie viņiem līdz vasaras beigām. Un aizraksti tam savam krustāvam, uzraksti, ka brauc pie viņiem.
Sarunāts, modri noteica Harijs. Viņš pagriezās un devās uz viesistabas durvju pusi, tikko vadīdams vēlmi palaikties gaismā un sajūsmā iejauroties. Viņš dosies pie Vīzlijiem, viņš dosies skatīties pasaules kausa izcīņu Kolambolā. Tikko iznācis pa durvīm, viņš priekšnamā gandrīz saskrējās ar Dūdiju, kurš snaikstījās ap durvīm, laikam cerēdams noklausīties, kā tēvs strostē Hariju. Ieraudzījis plato smaidu Harijs sejā, brālēns krietni sašļuka. Sen nebija medus, tik sātīgs brokastis, vai ne? Harijs apvaicājās. Es jūtos pieēdies līdz ūkai, un tu? Smiedamies par apstilbušo izteiksmi Dūdiju sejā, Harijs metās augšu pa kāpnēm, lēkdams pāris 3 pakāpieniem uzreiz. Pēc mirkļa viņš iebrāzās guļamistabā. Vispirms viņš ievēroja, ka atgriezusies Hedviga, baltā pūce sēdēja savā būrī un skatīdamās uz Hariju ar savām milzīgām dzinterkrāsas acīm klabināja knābi, līdz saprast, ka nav ar kaut ko apmierināta. Pēc īsa mirkļa noskaidrojās arī Hedvigas neapmierinātības iemesls. Au! Iebļāvās Harijs. Kaut kas mazai pelēkai un pūkainai tenisa bumbiņai līdzīgs trāpīja Harijam pa deņiem. Harijs saberzēja sasisto vietu un ieraudzīja mazītiņu pūcīti, kuru viegli varēja paslēgt plaukstā. Tās atraukti šaudies pa istabu, kā pūšanas brīdī pasprucis gaisa balons, tad Harijs aptvēra, ka pūcītei viņam pie kājām nometusi vēstuli. Harijs noliecās un ieraudzījis Rona rokrakstu, atplēsa vēstuli. Atploksnē atradās steigā rakstīta vēstuli. Harij, tētis dabūja biļetes. Īrija pret Bulgāriju, pirmdien vakarā. Māma uzrakstīja taviem vientiešiem un veicā, vai tu varētu paciemoties pie mums. Iespējams, viņi jau ir saņēmuši vēstuli. Es nezinu, cik ātri strādā vientiešu pasts. Nolēma drošības labad nosūtīt arī pumpu. Harijs blēns uz vārdu pumpa, un tad pacēla acis uz mazo pūcīti, kas tagad bija grieztiem riņķojāps lampas apbažūru. Kāds gad putnam bija sakars ar pumpu? Harijs nesaprot, varbūt viņš nespēja salasīt Rona rokrakstu. Tad Harijs turpināja lasīt vēstuli. Mēs brauksim tev pakaļ tik un tā. Vai taviem vientiešiem patiks, vai ne? Tu nedrīksti palaist garām pasaules kausu. Vienīgi mamma un tētis nolēma, ka labāk tomēr būtu izlikties vispirms lūdzam atļauju. Ja vītieši pirkī, tūlīt sūti pumpu ar atbildi, mēs atbrauksim pēc tevis svētdien ap 5. Ja viņi nepirklīt, tūlīt sūti pumpu atpakaļ, un mēs vienalga atbrauksim pie tevis svētdien ap 5. Hermiona atbrauks šodien pēcpusdienā. Persijas sācis strādāt starptautiskajā maģijas sadarbības nodaļā. Kamēr dzīvos pie mums, labāk nepiemini vārdu ārzemes. Tu nomirš no garlaicības. Uzrīz tikšanos Rons. Nomierinies, Harijs uzsauc mazajā pucītē, ka tā bez apstāsījās čirpstrādam nolaidās tuvāk viņa galvai. Cik to Harijs saprata, tas varēja būt lepnis par to, ka putniņam izdevies nogādāt vēstuli līdz vajadzīgajiem adresātam. Panāc šurp, tev būs jāiznes Ronam tava mana atbilda. Pucīti nolaidās uz Hedvigas būra malas virsas. Hedviga augsti paskatījās uz augšu, it kā izaicinātam putnām panākt tuvāk. Harijs vēlreiz pagrāba ērgļa rakstāvspalvu tīru pergamentu lokni un uzšņāpa. Ron, viss kārtībā, mani vientieši piekrita. Redzamies rīt 5 pēcpusdienā. Nespēja vien sagaidīt. Harijs. Viņš salocīja zīmīt pēc iespējas mazākā 4 stūrītī un tad krietni pamocījās, pirms izdevās piesiet vēstuli pucītē pie kājas, jo mazais putniņš visu laiku satraukti lēkāja. Tikko vēstuli bija nostiprināta, pucīti pacēlās spārnos, izrādās ārā pa logu un projām bija. Harijs pievērsās Hedvigai. Nu, ko, vai jūties gatavi tālajam ceļojumam? Viņš vaicāja, Hedviga cienīgi noviļināja. Vai aiznesīs Siriosim šo manu vēstuli, zēns vaicā paņemtos no rīta tapušo rakstu darbu. Pagaid mirklīt, es vēl pierakstīšu pāris vārdu. Viņš vēlreiz aplocīja pergamentu un uzskribelēja pāris rindiņu. PS, ja vēlies sazināties ar mani, es būšu pie sava drauga Rona Vīzlija, visu atlikušo vasaru. Viņa teica, dabūja mums visiem biļetus uz pasaules kausa izcīņu Kolambolā. Pabeidzis vēstuli, Harijs piesēja to Hedvigai pie kājas. Viņa stāvēja neparasti stingri, it kā censtos parādīt, kā jāizturas īstai pasta pūcē. Lido atpakaļ pie Rona. Es no rītdienas viesošos pie viņa, labi? Harijs paskaidroja pūcē. Mīļi iekrāpus zēnam pirkstā, Hedviga ar klusu švīkstu atklēja varados spārnus un aizlidoja pa atvērto logu. Harijs pavadīja pūci ar skatienu, tad palīdz zem gultas, izcēla vaļīgo dēli un izvilka pamatīgi dzimšanas dienas tortas gabalu. Viņš apsēdās turpat uz grīdas un sāka mieloties, izbaudījums pilnīgu sētlēm. Viņš ēda torti, bet Dūdiem nācās samienāties ar pliku greipfrūtu. Bija saulaina vasaras diena. Un rīt viņš aizbrauks no Dziržoga ielas ar rētu, ka viss bija kārtībā. Turklāt visai drīz viņam būs iespēja noskatīties pasaules kausa izcīņu Kolambolā. Šādā brīdī vienkārši nebija iespējams uztraukties pat par Lordu Voldemortu, ne.